Es pastāstīšu tev stāstu par kādu jaunu 3 cilvēku ģimeni, kura nesen bija pārcēlusies uz dzīvi ārzemēs. Var teikt, pilnīgi bez tās valsts valodas zināšanām un uz to brīdi tikai ar vienu naudas pelnītāju ģimenē. Un ļoti vēlējās atrast sev piemērotu dzīvokli. Bet visi apstākļi un citu cilvēku pieredze teica, ka tas ir ļoti grūti, gandrīz vai neiespējami. Neviens negribēs izīrēt dzīvokli ārzemnieku ģimenei ar mazu bērnu. Tas bija brīdis, kad es iepazinos ar pievilkšanās spēka likumu. Toreiz caur Rondas Bornas grāmatu Noslēpums. Un kas notika? Sākumā nekas. Ko es darīju? Ko mēs un mans vīrs darījām? Mēs katru mīļu brīdi iztēlojāmies. Kā izskatās mūsu dzīvoklis? Ka mēs tur jau dzīvojam. Un nevis vienkārši iztēlojāmies, bet centāmies to no visas sirds sajust. Jutām prieku un laimi tagadnē, par to, ka nākotnē esam jau tur. Par to, kā tas izskatīsies un cik tas būs forši dzīvot pašiem savā dzīvoklītī. Mēs bijām pacietīgi un paļāvāmies uz to, ka dzīvoklis pie mums atnāks pats. Un tieši tā arī notika. Pēc 6 nedēļām no tā brīža, kā mēs sākām intensīvi, bet bez spiediena, manifestēt, toreiz šo vārdu vēl nezināju, mums tika piedāvāta iespēja dalīt dzīvoklīti ar kādu jauniešu pāri. Dzīvoklis vārda vistiešākajā nozīmē tiešām atnāca pats. Pavisam tajā mājā bija 3 dzīvokļi, un viens no tiem stāvēja tukšs, liels, gaišs un plašs. Tas bija tas pats dzīvoklis, kādu es biju iztēlojusies savā galvā. Taču šis dzīvoklis dažādu iemeslu un apstākļu pēc nebija pieejams, bet mani tas neinteresēja. Es iekšā vienkārši zināju, ka mēs tur dzīvosim. Es tik ļoti vēlējos redzēt mūsu ģimeni tur dzīvojam, ka apmēram pusgadu vēlāk viss sakārtojās tā, ka mēs sākām šo dzīvokli īrēt un nodzīvojām tur 2 gadus. Manī radās nesalaužama pārliecība. Pievilkšanās likums viennozīmīgi strādā. Kopš tā brīža esam mainījuši savas dzīves vietas vairākas reizes, un esam ar loģisko prātu neizskaidrojamā veidā īrējuši dzīvokļus tur, kur tiek iekšā, piemēram, tā teikt, tikai izredzētie. Ar to es domāju tikai kādas konkrētas firmas darbinieki, bet ne es, ne mans vīrs nekad neesam šajā firmā strādājuši. Pat tad, kad ar prātu likās, šīs nākamās dzīvesvietas īre ir pārāk augsta mūsu tā brīža ienākumiem. Tomēr uzticoties un ļaujoties procesam, viss atrisinājās un sakārtojās it kā pats no sevis. Un mēs nokļuvām pasakainā lielā mājā ar dārzu, kuru mēs varējām iekārtot pēc savas sirds patikas. Protams, sēžot bezdarbībā nekas neatnāks, bet sperot soļus un rīkojoties, pārliecībā un paļāvībā, ka viss notiks tā, kā tam jānotiek, un īstajā brīdī viss tiešām notiek. Tātad, stāsts ir par pirmo visuma likumu, pievilkšanās likumu. Šis likums nosaka, ka viss ir iespējams. Kā tieši tas strādā? Iztēlojies, ka tevī iekšā ir magnēts, ka tu esi magnēts, kas pievelk pilnīgi visu to, uz ko tas tiek pavērsts. Ar uzsvaru uz pilnīgi visu. Mūsu iekšējais magnēts ir paslēpts mūsu zemapziņā un izpaužas caur mūsu sajūtām un mūsu pārliecībām. Tā ir ārkārtīgi spēcīga enerģija, kura vienmēr pievelk sev identisko enerģiju. Tas nozīmē, ja tavā zemapziņā mājo sajūtas un pārliecība par to, ka tu esi veiksmīgs cilvēks un tev viss veicas no rokas, un pat ja kādreiz nepaveicas, tad tu tik un tā esi pārliecināts par savu veiksmi. Tieši tas manifestējas arī tavā dzīvē. Tu pievelc veiksmi, tev gandrīz vienmēr viss izdodas. Bet, ja tava pārliecība saka, es tiešām esmu neveiksminieks, lai kur es pagrieztos, neveiksmes seko man ik uz soļa. Un pat tad, kad tev kādreiz kaut kur paveicas, tu tam visdrīzāk vispār nepievērs uzmanību, lai gan tieši tas būtu pirmais solis, lai mainītu savu neveiksminieka pārliecību. Tieši tāpat ir ar bailēm. Tu pievelc tieši to, no kā tev visvairāk ir bailes. It īpaši tad, ja tu šīm sajūtām piešķir nozīmi un dāvā tām savu uzmanību un enerģiju.
Piemēram, bailes apprecēt vīru dzērāju, bailes no tā, ka var atlaist no darba, bailes no tā, ka nebūs naudas, bailes no tā, ka var saslimt un tā tālāk. Atkārtošu vēlreiz. Mēs pievelkam pilnīgi visu savā dzīvē. Lai kas notiktu, mēs paši esam to piesaistījuši. Pārsvarā neapzināti, caur savām sajūtām un pārliecībām. Labā ziņa ir tā, ka visums mūs ir apveltījis ar rīkiem, kurus pareizi pielietojot, mēs pievilkšanās likumu varam sākt izmantot savā labā. Ieraugi savas ierobežojošās pārliecības kā savas dzīves uzdevumus, kurus atrisinot, tu iegūsi nākamo līmeni un jaunu dzīves kvalitāti. Kādā veidā? Vērs savu fokusu 100% uz to, ko tu gribi, nevis uz to, ko tu negribi. Uz to, kas un kāds tu vēlies būt, nevis uz to, no kā tev ir bail. Dod savām domām un sajūtām enerģiju, kuras ir vērstas uz piepildījumu, nevis uz trūkumu. Uzdrīksties fantazēt, uzdrīksties sajust, uzdrīksties zināt, ka tas, ko tu vēlies, jau ir tavā dzīvē ienācis un piepildījies. Pievilkšanās likums ir tikai viens no 6 pārējiem, ne mazāk būtiskiem visuma likumiem, kuri eksistē tavā dzīvē. Skaties nākamo video, lai iepazītos ar visuma likumu numur 2. Spied patīk, ja tev šis video bija noderīgs, un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube, un iepazīsties ar subliminal.lv radīto saturu arī mājaslapā.